pastāstīšu jums, kā veiksmīgi izīrēt savu nekustamo īpašumu soli pa solim, lai jūs no sava ieguldījuma varētu gūt arī peļņu. Iesākumā jāsaprot, kas būtu adekvāta īres cena. Man pielietojumā ir tāda vienkārša matemātiska formula. Mēs saprotam, kas ir tirgus cena, no šīs tirgus cenas izrēķinam koeficientu, procentu atdevi un nosakam, kas būtu tad nepieciešamā īres cena, lai šo atdevi sasniegtu. Un tad pie tādas īres cenas maksimāli arī pieturamies. Atkarībā, protams, tad no jūsu objekta un no pieprasījuma, tad tā īres cena ir jākorģē. Bet pieņemsim, ja mēs saprotam, ka jūsu objekta tirgus cena ir ap 100 000, tad, lai savāktu tos 7% gadā, tad mums ir jāliek jūsu īpašums izīrēties par 500 eiro mēnesī. 200 000 eiro dzīvoklim vajadzētu būt kā minimums 1000 eiro īres maksē. Un pēc tam arī ļoti svarīgi, ka jūs ejat un paskatāties konkurentus. Jūs ieieties izšķirstat cauri konkurentiem jūsu rajonā, kur līdzīgi dzīvokļi izīrējās, paskatāties arī, protams, to stāvokli un nonākat pie adekvātas cenas. Bet ņemiet vērā, ka es pacietīs jebko. Tur arī kāds var ielikt 500 eiro mēnesī dzīvokli, un viņš ar to ielikt pa 2000 eiro mēnesī, bet mēs abi zinām, ka viņiem, protams, neviens nezvanīs. Tāpēc arī paskatāmies pie reizes, cik ilgi šis īpašums tirgojās, ieliekot to sludinājumu tirgus.lv. Tagad, kad mums īres cena ir noteikta, nākamais solis ir smuki sagatavot piedāvājumu. Pirms tu vispār īpašumu fotografē un liec tirgu, ir ļoti svarīgi, ka tu viņu jau saved kārtībā, lai pēc tam, kad īrnieks tur dzīvo, lai ir viegli novelt to vainu par kaut kādiem remontdarbiem uz īrnieku. Tāpēc ļoti svarīgi kaut kādas mazās spuldzītes, paskaties, visas atvilknes atvērās, aiztaisās, ka visi skapīši tieši tāpat, paskaties, kad ūdens notek lejā. Visas šīs mazās lietiņas iziet cauri tādam sarakstiņam, lai tev tas dzīvoklis būtu nododams izcilā stāvoklī. Ir svarīgi, ka jūs sataisat smukas bildes, bet ar tām bildēm vien cilvēki bieži aizšā greizi. Iesākumā paņemat telefonu, pagriežat to horizontāli, izvēlaties platleņķa funkciju. Pats svarīgākais - fotografēt viņu no vidukļa. No vidukļa fotografējot, tā telpa ir vienāds augstums griestiem un grīdai. Ierāmējiet tā, lai pilnībā visa telpa būtu redzama tajā bildē. Visas mēbeles, viss saistošais. Šādi safotografējiet visu dzīvokli. Protams, arī no ārpuses safotografējiet māju, kāpņu telpu, vēl varbūt citas saistošās lietas. Ja iespējams, mazliet arī pielabojiet tās bildes, sagatavojiet tekstu. Un mana personīgā pieeja tekstam ir tāda mazliet pragmatiska. Es sarakstu tiešām visu pa faktām. Protams, uzburiet mazliet arī to ainu, kā tur būtu dzīvot, bet tajā pašā laikā teksta beigās pierakstat, cik ir komunālie ziemā, cik ir komunālie vasarā, pierakstat, kas būtu tie nosacījumi īres līgumam, kā minimums vai 12 mēneši vai 24 mēneši, un pierakstat arī par tiem maksājumiem, ka pirmā iemaksa ir jābūt kā minimums 1 mēneša apmērā drošības depozīts un par pirmo īres mēnesi. Un tad paši pēc savas izvēles vai nu paprasiet uzreiz arī par pēdējo mēnesi, vai arī, ja dzīvoklis ir smalks, tad nav grēks arī prasīt lielāku drošības depozītu, lai pie nepieciešamības, ja īrnieks izdara kaut ko sliktu jūsu dzīvoklim, jūs varat izmantot to drošības depozītu, lai nosakt visus nepieciešamos ieguldījumus, lai salabotu to dzīvokli atpakaļ tādā stāvoklī, kāds tas bijis. Tad pēc tam izliekat to īpašumu SSLV, izliekat arī Facebook Marketplace. Tagad tev sāks zvanīties pa labi, pa kreisi, agri no rīta, vēlu vakarā. Mans ieteikums tev kā īpašniekam ir tiešām tos īrniekus intervēt un pārbaudīt, vai viņi ir vispār sakarīgi īrnieki. Izvairies no sarkaniem karogiem, kur īrniekam vajag šodien, viņš ir gatavs jau it kā maksāt, bet viņu iepriekšējais īpašnieks izmet ārā. Iepriekšējiem īpašniekam gan jau, ka bija kaut kāds pamatots iemesls, kāpēc izmest ārā. Ja tu arī vēl gribi izvairīties no sliktiem īrniekiem, sazinies ar mani patiešo, es tev nosūtīšu grupas, kur var paskatīties tādu kā īrnieku melno sarakstu, pirms tu slēdz līgumu ar tiem potenciāliem īrniekiem, pārbaudīt viņus. Jautā tiem īrniekiem arī tādus tehniskus jautājumus un tādus praktiskus jautājumus. Cik ilgi jūs gribat dzīvot? Cik cilvēki jūs tur būsiet? Vai jums ir mājdzīvnieki? Vai jums ir kādi kaitīgi ieradumi? Kas ir jūsu iemesls, kāpēc jūs tagad gribat īrēt dzīvokli? Īrnieki ir izanalizēti, kad tas ir pārbaudīts, jūs saliekat tādu kā sarakstu ar prioritāriem īrniekiem un rādat visiem pēc kārtas. Nav tur vērts salikt visus atsevišķos laikos. Paņemat 2 stundas un katram īrniekam pa 20 minūtēm parādat to dzīvokli vienu pēc otra. Ja viņam patīk, tad lai maksā drošības depozītu, ja viņiem nepatīk, tad ņemat nākošo. Pirmais, kas norēģē, pirmiem arī dzīvokli dod. Visbeidzot, kad tas ideālais īrnieks jums ir atrasts, kad jūs pa visu esat vienojušies, ir jāsastāda īres līgums. Īres līguma paraugs ir manā mājaslapā www.valdmanisre.com/īres līgums, un tur tu varēsi dabūt sev īres līguma paraugu, kur dzeltenā informācija ir tikai tā, ko nepieciešams aizpildīt ar jūsu vai īrnieku informāciju. Sagatavojiet īres līgumu, aizpildiet informāciju, vai nu parakstat elektroniski, vai satiekaties uz vietas un parakstat ar roku, ieskanējiet to, un tad es parādīšu tagad jums, kā īres līgumu iesniegt EDS sistēmā. Ļoti svarīgi, kā nekā ir tomēr maksāt tos nodokļus no iegūtās īres 10% apmērā no mēneša maksas. Kad īrnieks ir atrasts, īres līgums ir noslēgts, ir ļoti svarīgi deklarēt šo īres līgumu
5 dienu laikā pēc īres līguma noslēgšanas. Un to izdarīt ir pavisam vienkārši. Dodamies uz EDS sistēmu, spiežam pieslēgties klāt, un tad mēs varam izvēlēties vai nu internetbanku, vai Smart ID, vai e-parakstu. Manā gadījumā jau ir gatavs profils, tad es ielogošos savā profilā ar lietotāju vārdu un paroli. Kad esam iekšā EDS sistēmā, izvēlamies sevi kā fizisku personu. Ja būtu izīrētājs juridiska persona, tad ir mazliet citādāks tas process. Mūsu gadījumā ir fiziska persona, kas izīrē fiziskajai personai. Spiežam izvēlēties, redz, kur ir dokumenti, un izvēlamies izveidot jaunu dokumentu no veidlapas un rakstam iekšā saimnieciskās darbības. Un mums ir jāizvēlās tieši nodokļu maksātāja fiziskas personas reģistrācija, saimnieciskā darbība, paziņotā saimnieciskā darbība. Tas ir tas iedzīvotāja ienākuma nodoklis 10% apmērā. Paziņotās saimnieciskās darbības veicējs atķeksējam pašā apakšā reģistrēties, un te ir nepieciešams atzīmēt, ko tieši jūs arī veicat. Šeit kā darbības periodu atķeksējam, ka mēs ar nekustamā īpašuma izīrēšanu nodarbojamies, pieņemsim, no tās pašas šodienas līdz atķeksējam gadu uz priekšu. Mēs pēc tam, protams, to varēsim arī mainīt. Bankas kontu arī, ja šis nav jūsu bankas konts, ja viņš nav pievienots, tad spiežam pievienot. Izveidojam savējo bankas kontu, uz kuru jūs saņemat šo te īres maksu, un pēc tam spiežam pievienot līgumu. Līguma numuru varam atzīmēt, varam arī bez numuru atzīmēt, ja pieņemsim līgumam nav noslēgts numurs. Un noslēgšanas datums. Ļoti svarīgi, ka tajās 5 dienās arī šis līgums deklarēts. Mūsu gadījumā, pieņemsim, līgums tiek noslēgts šodien. Spiežam arī to pašu 17. datumu. Tagad ar jauno likumu, ka dzīvojamo telpu īri ir obligāti jāslēdz uz konkrētu termiņu. Pēc tam jau, protams, mēs varēsim šeit veikt arī izmaiņas. Šajā gadījumā mēs atķeksējam, ka līgums tiek noslēgts uz 12 mēnešiem, atzīmējam 17. augustu nākošo gadu kā līguma beigu termiņu. Samaksas periods katru mēnesi mums maksā īrnieks, var arī, protams, ka reizi gadā. Pēc tam, kāda ir līguma summa, kas ir tā īres maksa, pieņemsim 500 eiro mēnesī. Un šeit ir, kas ir otra puse, atzīmējam īrnieka personas kodu un īrnieka vārdu uzvārdu. Un līguma priekšmets nekustamais īpašums. Un tad ir ļoti svarīgi. Šeit ir jāatzīmē kadastra apzīmējums, nevis kadastra numurs. Kā mēs to varam atrast? Spiežam šeit, mēs esam iekšā kadastrā. Un te mums nevajag pat ielogoties, spiežam meklēt īpašumus, atrodam mūsu īpašumu, kas tā ir pilsēta, manā gadījumā Rīga, iela Lielirbes, pieņemsim, ēkas numurs 11 un izvēlamies dzīvokli 93. Un tad mēs redzam arī īpašumu, tas ir kadastra numurs uz visu īpašumu, bet tas, kas mums šajā gadījumā interesē, uzspiežot virsū uz kadastra numuru, mēs redzam kadastra apzīmējumu konkrētai telpu grupai. Kopējam šo te kadastra apzīmējumu, kopējam iekšā EDS sistēmā, un viņš automātiski atpazīst, kas ir šī adrese. Pamatdarbības veids. Patinam uz leju, un mums jāizvēlās sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Un pie dokumentiem izvēlamies noslēgto īres līgumu. Tātad, kad šis dokuments ir augšupielādēts, tad mums ir jāspiež šeit pārbaudīt un saglabāt un iesniegt. Tad tas ir pilnībā paveikts. Kas ir svarīgi, nākošā gada no 1. marta līdz 1. jūnijam būs jāsniedz arī gada deklarācija, un tur būs jādeklarē arī visi ienākumi. Bet šis ir svarīgi izdarīt uzreiz pie īres līguma noslēgšanas. Un, kad īres līgums ir iesniegts sistēmā, tad apsveicu, jūs esat veiksmīgi izīrējuši dzīvokli. Nākošā gada, sākot no 1. marta līdz 1. jūnijam, jums būs nepieciešams sniegt par iepriekšējo gadu atskaiti. Attiecības ar īrnieku jābūt apusē godīgām un draudzīgām. Lai nav tā, ka, ja īrnieks kaut ko izdara tam dzīvoklim, ka viņš baidās jums par to pateikt. Ja viņš kaut ko izdara, viņš jums pasaka, jūs vienojaties, vai viņš sadalīt izmaksas pa pusēm, vai jūs apmaksājat, vai viņš apmaksā atkarībā no tā, kas ir vainīgs. Paldies par skatīšanos, ceru, ka bija noderīgi, pie nepieciešamības droši sazinieties ar mums.